Fonds ģimenei un Latvijas televīzija aicina kopīgi svinēt svētkus ģimene, Latvijas lepnums un spēks. Un ar jūsu palīdzību mēs meklējam lielo ģimeni un nesautīgo ģimeni, strādīgo ģimeni un talantīgo ģimeni, ģimeni ģimenei un zelta pāri, un cilvēku ģimenei un sabiedrībai. Mēs turpinām otro stāstu par Latvijas stiprajām ģimenēm, strādīgajām un talantīgajām, par ģimenēm, kuras godā darba tikumu. Kaut naktsmierstundām nozagta daļiņa darba priekam, un arī par tām ģimenēm, kur no paudzes paudzē pārmantots mūziķa talants. Un par talanta enerģiju viņi var teikt, mēs visi kopā to varam. Ticamies, varenajam Tēvam, ticamies viņa dāvanām. Ģimeņu stāstus iedzied Jūrmaļu talantīgā dzimta. Ar viņiem tiksimies vēlāk. Viņā mēs esam vienoti. Talantīgā Jūrmaļa dzimta filmēšanas dienā satiekas Kuldīgā. Viņi te sabraukuši no Ventspils, Rīgas, Aizputes, Grobiņas, Jelgavas. Kuldīgā sākas viņu dzimtas saknes. Vecmāmiņa Milda izauklējusi 5 bērnus. Viņi katrs atkal 5. Mildas kundzei jau ir 25 mazbērni, bet mazbērni tikai steidzas vecmāmiņai pretī. Šobrīd esot 12. Lielajā kopkorī Kuldīgas baptistu draudzē saskaitām gandrīz 50, bet viņu dzimtes korī esot 59. Visu mūžu esmu dziedājis, abi ar vīru. Dziedājam. Tā jau bērnus arī mācījām dziedāt jau no bērnības. Bet savas dzimtes spēku noslēpumu mums atklāja Vilnis Jūrmalis. Viņš ir savas mammas Mildas 3. bērns ģimenē un ilgus gadus bijis Kuldīgas baptistu draudzes priekšnieks. Tas, ka mēs esam un ka mēs to varam, mēs paši uzdodam sev to jautājumu, kā tas ir un kā var pastāvēt tik ilgi un kā var būtībā arī tā talanti būt. Un būtībā atbildi jau neviens nav devis uz to, bet tas vienkārši ir. Bet cik atceros tēvs un mamma, viņa bija arī dziedātāji. Tā ir tā neredzamā lieta, tas jau ir tas spēks, ko esam mantojuši no saviem vecākiem. Tā atziņa par mūžīgo, par to, kas viss ir radījis, ir veidojis, kas satur būtībā, ja visu to pasauli un visu to jēgu. Un ja mēs to, protams, uztaustīt un pie tās to atrast un turēties, tad jau arī savādāk nevar. Kaut gan pasaules iedzieni un prakse varbūt ir pavisam savādāk, bet katram ir jāatrod tas, pie kā kas viņam patīk, ko viņš tur par vērtību, un pie tā viņš paliek, un tad viņš lēnām apaug jau ar tiem cilvēkiem, ar tiem maziem, kas te nāk, viņi jau lēnām apauga to visu, un tā kā tas ir mantojums, ko dot tālāk. Arī meitenes un puiši, kuri ieprecējušies Jūrmaļos, godā tagad jau kopīgo dzimtu. Kā tas izdodas, zina arī Maira Jūrmala. Tā laikam sanāca, ka no tādām kārtām jau tās meitenes tiek izraudzītas vairāk vai mazāk, kas jau to pieprot.
Vai arī tas tā ļoti netīši sanāk, bet ļoti labprāt mēs pievienojamies visas un turam līdzi. Jūrmaļa dzimtas kora boss ir diriģente Inta Jūrmale. Viņa par savējiem rakstīja. Visa dzimta ir dzīves veselīga. Visi ir kārtīgi cilvēki. Katrs ar savu vietu dzīvē. Kā vispār sākām pirms 11 gadiem, kad vecmāmas māsai ar vīru bija kāzu jubileja. 70? Jā, 70 gadu kāzu jubileja. Un tad mēs vienkārši braucām uz aizputu ciemos, un mēs domājam, varētu kaut ko visi nodziedāt. Un tad mēs tādu sveicienu dziesmiņu tur nodziedājām. Un tikai tajā brīdī sapratām, ka mūsu puišiem ir balss lūzums, un ka principā mēs jau varam sākt arī dziedāt. Un tā mēs jau 11 gadus. Dzimtas kora diriģē 3 meitenes un 2 puiši, un par iespēju filmēšanas dienā dziedāt solo esot pat diskutējuši. Tā uzticēta Jānim Jūrmalim. Cik jūsu dzimtā varētu būt solisti? Jā, Viss. Tāpēc, ka mums nav lielas prasības solistiem. Viņam, lai padzied. Vienkārši ir dziesma, un tad, ja prasās, tad mums Baiba arī daudz dzied, laikam Kaspars, Gatis. Tā, bet Dāvids, bet tad, kad dziesma ir, tad vienkārši kuram tā liekas, kurš to varētu dziedāt un padotos, kurš gribētu. Kuram sirdī tas iet priekšā. Arī jaunie jūrmaļi lepojas ar savu dzimtu, īpaši ar dzimtas garīgajiem ideāliem, kurus mums visiem pateikt ir būtiski arī Andim Jūrmalim. Viena lieta ir kaut kāda talanta, kas tiešām paldies Dievam, bet otra, kad tomēr tādas pamatvērtības, kaut ko tādu cēlu un dīžu, kas arī tāpat jau pateicoties mūsu vecākiem, tas mūsu ticība arī savā ziņā, un kas caur lūkšanu mēs esam saņēmuši to, ka esam jau no mūsu senčiem un vectēvs un vecmāmu, kad ir lūguši un domājuši, bet arī, ka mēs varam tā apliecināt, ka mēs jau to arī esam pārņēmuši tādu un arī paši pieņemuši lēmumu, ka Kristus būs mūsu kungs, vai ne? Un arī mūsu dzīvēs Dievam būs galvenā vieta. Tā ir būtiska lieta, kas, man liekas, ar tā vieno. Mēs neesam bērnībā kristīti ar vecāku ziņu. Mēs esam vienkārši tā audzināti, bet kristīti un izvēlējušies to ticību esam mēs katrs personīgi. Un tad, ja mums tas šķiet svarīgi, tad mēs to izvēlamies. Un man liekas, ka tas ir arī tā būtiski, ka mēs neviens tajā neesam piespiesti un ka tā nav tāda kristiešu dzīve kā tāda tikai tādā vārdā un tādā nozīmē, bet ka tā ir mums tāda reāla. Mēs visu, ko daram, un kad kristietim un arī ģimenei tas var būt tā ļoti priecīgi un nepiespiesti un tikpat dzīvelīgi, kā arī tad, ja tu netic Dievam, bet mums ir tā vēl vērtība, kur mēs uzskatām kā ļoti liela vērtība.